Līderu programma tā ir iespēja cilvēkiem laukos īstenot savas idejas un attīstīt vietējo kopienu. Ar Zemkopības ministrijas un vietējo rīcības grupu atbalstu top projekti Labāka vide mums visiem. Līderi – kopā stiprāki laukos. Kā sauc jūsu saimniecību? Man ir 2 uzņēmumi. Mums ir Sijā Safīrel, kas ražo bezglutēna vegāniskos pārtikas produktus, un atsevišķi mums ir arī bioloģiskā lauksaimniecība. Tur es gan saimniecībai nosaukuma īsti nav, var teikt, zem māju nosaukumā purmaļiem, bet faktiski tad es kā pašnodarbinātā persona, jo, šīs ir mana vectēva dzimtās mājas, tā kā vectēva mājas, kurās mēs te turpinām saimniekot un darboties. Tātad ar vēsturi vectēva mājas. Jā. Kā tas bizness pa posmiem, kā jums gāja? Vectēvs varbūt kaut ko vienu ražoja, bet kā jūs nonācāt līdz šiem skaistajiem plautiem un arī daudziem apbalvojumiem? Jāsaka tā, ka laikam, tad, kad vectēvs nomira, protams, bija tā, ka mēs diezgan ilgu laiku šeit vienkārši uzturējām kārtību, nekas īsti netika tā ļoti saimniecībā darīts, un tad kaut kā pirms Covida laikam mamma saka, ka viņa vairs tā kā, lai es pati ņemos ar visu šo saimniecību un domāju, ko darīt, un tad kaut kā sākās Covids un likās, ko mēs īsti darīsim, un sēžot mājās, un tā kā esot arī profesori universitātē, tagad Rīgas Tehniskā universitāte, pirms tam Reizeknes Tehnoloģija akadēmijā. Un tad bija tāda sajūta, ka tu visu dienu runā ar melnu ekrānu. Un likās, cik es ilgi šādi izturēšu. Un tad, ja man iepriekš bija 101 iemesls, kāpēc es nevaru uzsākt savu uzņēmumu, naudas nav, idejas nav, vietas nav, tad īstenībā ļoti ātrā laikā tas viss tika atrisināts. Jo bija sajūta, ka tiešām dzīvē ir pienācis mirklis, ka kaut kas ir jāmaina. Un tā ideja nāca arī Covida laikā, jo mums ir diezgan liels augļu dārzs, kas ir, un, protams, savam patēriņam mēs to visu nevaram patērēt. Bet, apzinoties, ka viens ir, ka tu pārdod to pašu ābolu, bet tu viņam vari piešķirt pievienoto vērtību un pārdot pilnīgi citu produktu, un tad man likās, tas ir tas pareizais ceļš. Un tad nāca ideja tieši par pulveru ražošanu, jo man vienmēr gribas darīt to, ko nedara citi. Visi ražo sukādes, un visiem produkts visiem ir zināms. Tad es lauzos absolūti nezināmajā iekšā priekš manis, un uzsākām mēs ražot pulverus. Pirmajā gadā mēs saražojām pulverus 11 veidus. Visa, kas dārzā bija pieejams. Kurš bija pirmais? Pirmais bija rabarbers. Protams, rabarbers. Un jāsaka, mēs viņu arī turpinām ražot. Tas ir mans favorīts joprojām, pats lielākais. Apjomi bija ļoti nelieli, bet tas bija tāds iemesls arī tirgus testēšanai. Tas pirmais gads mums reāli pagāja tirgus testēšanai, jo šogad 23. oktobrī mums būs 5 gadi, kā mēs esam nodibināti. Un tad mēs pakāpeniski sākām skatīties, kas cilvēkiem patīk, kas nepatīk, ko vajag ražot, ko nevajag. Tad nāca arī idejas no uzņēmējiem, piemēram, par kaut kādiem produktiem, ko es pat nebiju iedomājusies pati. Un tad mums šobrīd izkristalizējās kaut kāds tāds posmiņš, ko mēs tad finālā ražojam. Bet tas bija tāds arī pašai mācīšanās posms, jo mums jau nebija arī telpu, un tas pirmais gads mums pagāja tādā drusku hausā, es pat teiktu, jo mēs paralēli realizējām projektus, paralēli sākām ražot kaut ko. Tāds pakāpeniskas virzībā uz priekšu, un tad, kad mēs jau nonācām līdz tam pēc gada, jau man tad bija skaidrs, šito klienti vispār nepērk, šito mēs vienkārši neražojam. Šito klienti pērk, šito mēs varētu ražot. Un tad jau mēs tā kā sākām veidot to savu sortimentu, ko es jau šobrīd teikšu, ka mums tas sortiments ir nostabilizējies, kas ir rabarbers, rabarberu šķiedrviela, jāņoga, upene, tomāts, piparmētra, spināts, nātre. Ļoti daudz, ļoti daudz. Jā, bet tie ir tie visi tādi, tiešām tos, ko cilvēki pērk un kas ir aktuāli. Ko cilvēki dara ar šiem pulveriem un kas ir jūsu pircēji? Mūsu pircēji pirmkārt, laikam tas mans pašai pirmais mērķis bija strādāt ar B2B, respektīvi kā izēvielu tirgot, un tas ir arī viens no šiem mūsu klientiem. Otrs bloks mēs esam paši
savi klienti, kā es smējos, jo mums ir arī otrs virziens. Mēs ražojam šo bezglutēnu vegāniskos pārtikas produktus, jā. Un, šie cepumi, bet mums ir arī saldēta produkcija, gan pelmeņi, gan bulkas, jā. Un tad visos šajos produktos mēs esam sapratuši, ka varam caur šiem te pulveriem atšķirties garšas ziņā. Un, respektīvi, ražot absolūti unikālus pelmeņus, jā, pirmkārt, jo viņi ir bezglutēni, otrkārt vegāniskie, bet viņiem ir pilnīgi cita garša, jo visas tradicionāli liek muskatriekstu un ingveru kā garšvielu. Mēs neizmantojam šo, mēs izmantojam mūsu tomātus, mūsu burkānus, jā, pulverus, un līdz ar to pilnīgi citas garšas panākam. Un treškārt, protams, mums ir arī klienti, kas taisa smūtijus, konditori maziņi, kas mēģina kaut ko, jā, bet arī mēs esam, pateicoties arī līdera projektam, mēs esam iekārtojuši mazu degustāciju telpiņu, kurā mēs šobrīd arī atrodamies, jā, un uzņemot grupiņas, mēs mācam un stāstam par šiem pulveriem, kā viņus var lietot. Un ļoti labprāt mēs paši gan izmantojam gan cepumu ražošanā, gan kūku ražošanā, tad visas šos pulverus. Un arī organizējam priekš skolēniem meistardarbnīcas, meistarklases. Un tad skolēnus arī mācam, ka nav jāpērk tikai veikalos pieejamās garšvielas, jā, kad arī mums pašiem Latvijā ir savas garšvielas, kuras mēs vienkārši vajag iemācīties lietot. Jā. Un tad tiešām man šķiet jums vesel vēl. Varbūt jūs varat kādu meistarklases vispār rīkot visā Latvijā arī pavāriem, jo, manuprāt, daudzi nemaz arī nezina, ka ir šādi pulveri, kas ir izmantojami kulinārijā un arī, ka pelmeņus var taisīt. Fantastiski. Jo klienti arī daudzi, piemēram, kad arī braucam tās pulveriem, tā skatās, jā, bet tajā pašā laikā, pirmkārt jau uzrunā mūsu skaistās buņģiņas. Tomātu pulveris. Teiksim, tās buņģas ir skaistas, un parasti uz svētkiem arī labprāt cilvēki izvēlas, jo tas tāda mums skaistā dāvana. Un tad mums arī mājaslapā ir ierakstīts, ko tad var darīt ar šiem pulveriem bišķiņ, jā, bet ir doma, jā, šo paplašināt, vairāk šai virzienā, dot arī tās idejas un receptes. Bišķiņ pietrūks laika resursa. Visi jau var paspēt implementēt, bet labi jau kā mājaslapā ir par to aprakstīts, un gan jau kā jums ies plašumā un vairāk līdz ar laiku arī cilvēki mācīsies un zinās, kur un ko izmantot. Eiropa, programmas, projekti, kā jums ar šo visu iet saistībā ar jūsu saimniecību un arī biznesu? Jāsaka tā, ja nebūtu Eiropas projekta, droši vien nekā nebūtu, jā, jo pirmais jau lielais paldies Reizeknes novada pašvaldībai, šie te granti, kas ir uzņēmējdarbības uzsākšanai ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem un tiešām ļoti atbalstoši. Mēs kopā esam realizējuši 2 šādus grantus. Pirmo grantu mēs izmantojam, lai ievilktu vispār komunikācijas kanalizāciju, ūdeni, bez kā ražošana vispār nav iespējama, jā. Un otro grantu mēs izmantojam jau iekārtu iegādē, bišķiņ vēlākā posmā jau. Bet tad plus vēl mēs esam izmantojuši līderi, esam aktīvi līderi. Jā, līderis, tā ir tā aktuālā programma tagad. Jā, un īstenībā mēs tātad pirmo līderi realizējām uzreiz 2021. gadā, iegādājāmies absolūti pilnībā visu aprīkojumu, iekārtas, galdus, plauktus, visu. Par šo līderi mēs arī pagājušā gadā saņēmām sējēju, jā, tā kā. Un otro līderi mēs realizējām turisma šo tēku, lai mēs varētu uzņemt turistus. Un trešo līderi mēs, tad, kad pamainījām šo darbības virzienu un sākām ražot bezglutēna vegāniskos pārtikas produktus, tad arī iekārtas priekš gan pelmeņu ražošanai, gan arī krāsnes. Ja, tā kā uzreiz paplašinot. Mēs ļoti aktīvi esam izmantojuši arī LIA atbalsta programmas, respektīvi mēs esam izjusi gan iepriekšējā plānošanas periodā biznesa inkubācijas programmā, izmantojam arī pirms inkubācijas programmu. Un arī šajā esam inovatīvā komersanta statusā. Un pašā sākumā, pirms 5 gadi, mēs arī uzrakstīju projektiņu, saņēma atbalstu arī preču zīmes reģistrācijai, tā kā pat taisno, kas nāk Eiropas programma. Jā, tā kā, visu laiku mēģinam īstenot kaut kādus projektiņus, un šobrīd arī īstenojam kopā Rīgas Tehnisko universitāti, esam partneris arī Lauka atbalsta dienestā projektā no šajā te ražošanas attīstības arī. Kā ir ar līderi, kā projektu, kā pieteikumu veidošanu?
kopā ar šo vispār platformu. Jums gāja viegli, grūti, kāda jums būtu tā lietotāja pieredze, ko jūs varētu citiem arī nodot tālāk? Man laikam ir jāsaka tā, ka man ar projektiem nav īsti problēmas, tāpēc, ka esmu strādājis ar dažādām sistēmām, jo es pati realizēju arī citus projektus. Ja, tā kā, projekta pieredze man ir diezgan liela, tāpēc varbūt man tas nesagādā vispār problēmas, ne projektu uzrakstīt, ne savādāks. Arī piedalos projektu vērtēšanas konkursos dažādos. Ja. Kopumā man tā kā viss ir ok. Bet tas ir tas kopējais no uzņēmēju puses skatu punkta. Mums liela problēma Rēzeknes novadā, protams, bija ar būvvaldi, bet paldies Dievam, šis jautājums šobrīd ir sakārtots. Paldies pašvaldība, beidzot to ir sakārtojusi. Tad arī uzņēmēji cer uz tādu aktīvāku darbību. Vai mēs varam teikt, ka līderis kā programma palīdz arī pārējai vidē mainīties? Noteikti, jo tā ir tiešām unikāla iespēja un teiksim, varbūt arī, tad, kad bija tā kā, labi, manā gadījumā nebija domu, ka es varētu veidot savu uzņēmumu Rēzeknes pilsētā, jo man tā kā likās, es gribu šeit, bet arī šī iespēja, ka šeit ir līderis, tad es labāk attīstu laukos no saimniecību, teiksim, un ieguldos, jo šobrīd, pateicoties līderim, mēs esam, esam biznesa inkubatorā, mēs šobrīd par eksportu intensīvi skatāmies eksporta virzienā. Tas ja ir. Par eksportu, tas noteikti ir grandios un labs plāns. Kāda ir jūsu mērķi eksportam? Uz ko jūs temējat? Mums ir pirmkārt ļoti nišīgs produkts. Līdz ar to mums ir, protams, jāskatās. Tā kā mēs palaidām sākumā pelmeņus, tad skaidrs, ka tās ir valstis, kur saprot pelmeni kā produktu. Šobrīd mēs mēģinām Lietuvu, sāksim ar tuvākiem tirgiem un tad skatīsimies tālāk. Burvīgi, kāds būtu jūsu novēlējums gan, iespējams, visai līderu komandai, gan arī visiem tiem, kas domā par iesaistīšanos ar savu projektu līderību? Viennozīmīgi tas ir jādara, bet es domāju, tad, kad rakstot projekta pieteikumus, varbūt varētu nopietnāk izvērtēt, iedziļināties, pakonsultēties, jo šobrīd, manuprāt, tā mentoringa iespējas ir, gan arī biznesa inkubators ir fantastiska platforma, kur to visu varētu dabūt un zināt, lai tas pieteikums tiek uzrakstīts kvalitatīvs, un tiešām ar to, kad ar mērķi attīstīt šo saimniekošanu reģionā. Es esmu patriots, man jau gribās, lai tajos laukos, arī tajos novados, ne tikai pilsētā, aprīgu veidotos šie uzņēmumi un attīstītos uzņēmē darbību un cilvēki dzīvotu, bet arī reģionos, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Es esmu savu reģionu patriots viennozīmīgi, tāpēc man tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kad esam aprunājušies ar Sija Safīra L saimnieci Lienīti Litavnieci, dosimies noskaidrot, kas tad īsti ir līderprogramma no Zemkopības ministrijas valsts sekretāra Ģirta Krūmiņa. Ļoti skaisti. Tā ir iniciatīva, tas ir projekts. Kā to saprast? Kas tas īsti ir? Līderis ir vietējo aktīvu cilvēku grupa, kas ir nodibinājuši biedrību un īsteno ar Eiropas Savienības naudas palīdzību īsteno savas aktivitātes vietējā reģionā. Tas tā kā kopienas balsts sanāk? Tas ir kopienas balsts, kur vietējie iedzīvotāji, vietējie aktīvisti izdomā, kas viņiem ir vajadzīgs, uzraksta stratēģiju, izanalizē stiprās vājās puses un saka, ka mums šeit būs turisms, šeit mums būs amatniecība un tādā veidā, spēja attīstīt sev vajadzīgās lietas savā teritorijā. Es jau dzirdēju turismu, amatniecību. Kādas ir tās sfēras, kuras aptver šis projekts? Šeit īstenībā tās aptver ļoti plašas lietas. Tur nedrīkst būt primārā lauksaimniecība, bet pārējās lietas tur praktiski ir visi. Tie ir visi mazie uzņēmēji, mazie lauku iedzīvotāji, mazie lauku uzņēmēji. Arī tirzniecība? Arī tirzniecība. Kā pieteikties cilvēkiem uz šo projektu? Pieteikties ir pavisam vienkārši. Ir jāsameklē teritorija, kurā tu dzīvo. Tad atrodam vienu no 33 šīm vietējām rīcības grupām. Un tad ir jāsakontaktējas attiecīgi ar vietējās rīcības grupas vadītāju vai administratīvo vadītāju. Un jādodās un jāizrunā un jāstāsta, kas ir interesants, ko grib darīt. Un tad ir jāskatās, kad vietējā rīcības grupa atver kārtu. Tad var pieteikties, ja projektu atzīst par
teritorijai nozīmīgu, tad viņš tālāk nonāk lauka atbalsta dienestā, un tad tālāk process ir tieši tāpat kā visiem citiem projektiem. Cik liels ir šis loks, kurš būs atvērts tīri finansiāli un arī laika ziņā? Finansiāli tie ir 7% periodā, vai lielos vilcienos runāt ir 59 miljoni eiro. Šī nauda ir uz 5 gadiem. Un to, kad tiek atvērta kārta vai uz ko var pieteikties, to nosaka vietējā rīcības grupa. Tad, kad viņiem cilvēki ir gatavi, vai tad, kad viņi ir izdomājuši, kad vajag to darīt, tad viņi arī to dara. Katrā ziņā nebūs tā, ka ja līdz vakarienai nepaspēja, tad visu caur. Nē, šīs kārtas tiek atvērtas regulāri. Uz doto brīdi, man liekas, ir ap 20 vietējās rīcības grupās ir atvērta dažādi pieteikšanās un dažādi veidi pasākumi. Tātad nav nekāda speciāla kritērija, kuriem būtu jāatbilst, izņemot lauksaimniecību. Nevar īstenot projektus lauksaimniecības jomā, bet citi kritēriji ir, kad uzņēmums nedrīkst būt lielāks par 150 000 apgrozījumu. Šie tāpēc ir mazie lauku uzņēmēji. Kad no Zemkopības ministrijas valsts sekretāra Ģirta Krūmiņa esam noskaidrojuši, kas jādara, lai piedalītos līderprogrammā, dosimies apciemot veterināro klīniku Sijā Amovet Ludzā un tās saimnieci Nadeždu Jolkinu. Kas ir jūsu bizness? Oi, tas nav biznes. Tas ir dvēseles lieta. Kas ir jūsu dvēseles lieta? Vetārsts, veterinārā klīnika. Veterinārā klīnika Ludzā. Jā, Ludzā. Un jau sen ir šī ideja bijusi? Ideja bijusi ļoti sen, bet nebija iespējas, strādājot citās klīnikās. Un pašlaik klīnika strādā jau kā mana jau privāta prakse. No 2021. gada. Tātad, kad streiķīts ir šis tas darīts, Jā. Kā jūs sapratāt, ka tieši šeit, šajā vietā, balts krusts, zils krusts, kad tieši šeit būs jūsu klīnika? Uz to momentu bija pārdošana. Aha, un tad varējāt tur arī tikt? Jā, bērni nopirka šo ēku, jā, un vairumā man bērni palīdzēja, jo ar veterināro, vismaz mūsu pusē, ar veterināro biznesu nav tā, ka tu nopelnīsi vaigo naudu, lai pirkt kaut kādu lielāku īpašumu. Bet vispār Ludzā ir daudz veterinārā ārsta klīniku? Divas. Kas jums ir tie biežākie klienti? Kaķi, suņi? Viņi jau ka nav. Kaķi, suņi pārsvarā. Reti ir papagaili, reti ir kaut kādi jūras cūciņas un ļoti rets izsaukums pie lieliem dzīvniekiem. Tas ir lauksaimniecības. Aha, arī zirgi un tā. Zirgi, reti, pateiksim tā, moši gadā 1-2 reizes. Veterinārā klīnika, un jūs arī esat pieteikušies un diezgan veiksmīgi jums ir sanācis, cik es zinu, ar to programmu, kas saucās Līderis. Kā jums ar šo lietu? Divas reizes? Stāstiet. Stāstīt. Loģiski, ka gribējās ne tā kā agrāk, ka vetārsti vairāk paļaujās uz savām zināšanām, uz klīnisko apskati kaut ko. Gribējās kaut kādu arī citu izmeklēšanu, lai, pateikt tā, precīzāk uzlikt to diagnozi, ja? Bet naudiņas, kā es saku, nebija tik daudz. Tad mēs gājām pie līderu projektiem konsultātiem, parunājamies un izlēmām, jā, ok, mēs varam to paveikt. Un tad pirmo, ko mēs dabūjām pēc līderu projekta, tā bija sonogrāfs. Viņš jums ļoti palīdz darbam. Un elektriskais skalpelis visātrāk, tas palīdz operācijai, es jums parādīšu pēc tam. Bet otro, ko mēs dabūjām pēc līdera projekta, tie bija būri. Zini, kā ir, tomēr ir arī mūsu praksē diezgan sarežģītas operācijas un gribās pasekot to dzīvnieku vairākas dienas. Ne tā kā, ok, mēs sataisījām, saimnieks, davai, tu jau tur pats, ka tiec galā kā proti, ja es tev rozstāstīju uz to momentu, ka saimnieks ka visu saprot, tur 10 reizes izstāstam, 9 vietās uzrakstam, bet vienalga vakarā, lai mani netraucētu un nezvanītu, tad pēc sarežģītām operācijām man vajadzēja kaut kādu telpiņu, kaut kādas būrīšus, ne tikai prosta kā būrus, bet man ir būris, infrasarkanā būris, tad es varu sasildīt to dzīvnieciņu, un man ir skābekļa padeves būris priekš reanimāciju. Tātad
Tas nozīmē, ka Ludzā vairāk mazie draugi, mazie brāļi tiek labāk apkopti arī pēc sarežģītām operācijām. Jā, jā. Es to ļoti saprotu, jo man ir nācies spricēt savam kaķim pašam ar šīm rokām. Tāds mazs špricīts 2 dienā. Zinu, ko tas nozīmē. Tātad, bet vai bija viegli vai grūti ar šīm programmām tikt galā? Man kaut kā paveicās ar konsultantu. Jā, man bija no Rēzeknes konsultāts Gunārs, un man ļoti paveicās. Un viņš man visu palīdzēja, un līdz šim, ja man arī kaut kādi jautājumi rodās, vai kaut kādas atskaites, vai vēl kaut kas, viņš man ļoti labi palīdz. Absolūti nekādu sarežģījumu nebija. Ja grib, var visu sataisīt. Vajag tikai runāt ar cilvēkiem. Tātad var teikt, ka šis projekts ir jums bijis viegli pieejams un tā kā viegli izpildāms. Jā. Nav bijis nekāda zemūdens akmeņi vai kaut kas tāds? Absolūti. Man ne. Man ne. Man kaut kā, man vēl top daži projekti galvā. Jā, izstāstiet, kāda ir jūsu plāna? Man ir tāda neliela problēma, bet es domāju, ka ne tikai man. Tas ir visiem veterinārām klīnikām, kas ir periferija no Rīgas. Mums nav kadru. Man gribētos kaut kādu vetārstu, kas ir beidzis LLU, un jaunu vetārstu, ja, kas gribētu strādāt. Un tad es gribu vēl rentgena aparātu. Ja man būtu palīgs, mēs bet kaut ko izdomātu vēl. Jā, jo ir ļoti bieži nepieciešams rentgens gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, pilnīgi visiem. Mūsu pusē dzīvniekiem rentgens tuvākais ir Daugavpils, Rēzekne, Madonā. Nu, Ludzā vajag savu rentgena kabinetu, tas ir Jā, man noteikti. visu laiku saka kolēģi, davai. Jā. Bet es saku, ka man pagaidām ļoti daudz darba arī bez rentgena. Tāpēc es saku, man vajag palīdzību. Nu, ja es būtu veterinārārs, es uz momentāli. Jā, bet līderis projekts vēl par mums kaut kā tos darbiniekus, tos speciālistus. Varbūt, ka ir arī kaut kas tāds. Arī kadrus var sameklēt varbūt šādā veidā. Jo es ļoti labprāt, es uzreiz pieteiktos, jo man pašam ir kaķi, nevis viens, bet vairāki. Bet es aizņemts esmu jau. Aha, jūs arī redziet. Viss būtu labi, bet jūs aizņemt. Ko jūs novēlāt visiem tiem, kas domā pieteikties šai programmai vai nepieteikties, vai tā kā kas gaida un vai svārstās vēl? Drosme. Nav ko baidīties, jāiet, jāpiesakās obligāti, jārunā ar konsultantiem. Un man liekas, vienmēr atradīsies kaut kāds risinājums situācijai. Nu, jāriskē.